Dārgie mūsējie turisti, mēs esam atbraukuši uz pilsētu Kandava. Jā, arī es esmu dzimis Kandavā un mums ir, ziniet, dzīve kā kūrortā. Un pat kūrorta iela mums ir. To jūs arī redzēsiet. Cik skaisti. Kandavā apmēram 5500 iedzīvotāji šobrīd dzīvo. Tā priekš mūsu aprinkiem ir liela, ļoti liela pilsēta. Tiešām tas ir daudz. Jā. Bet visi latvieši? Pārsvarā visi ir latvieši. Vēl mazliet par Kandavu. Vārds Kandava ir minēts rakstos jau 1230. gadā. Tātad, jā, šogad mēs svinēsim 795. dzimšanas dienu. Jā, un paskatāmies lūdzu visi šobrīd pa labi. Mēs redzam Kuršu pilskalnu. Jā, šis pilskalns ir gadu laikos ir dažādi saukts par Dieva kalnu, par Velna kalnu, par pilsētas kalnu. Nu šobrīd vislabāk mēs to saucam par Kuršu pilskalnu. Nu tā, pieturamies visi, mēs tuvojamies Kandavas luksaforam. Kandavā ir 4 luksafori. Jā. Strateģiski svarīgākā vieta mūsu pilsētā, jo ceļš ved uz Sabili, uz Kuldīgu. Uz Pampāļiem arī ved. Un šobrīd mēs griezīsimies pa kreisi un brauksim pāri Abavas tiltam. Tas ir Baltijā senākais laukakmens tilts. Un varbūt kāds zina, kurš barons ir būvējis tiltu? Jā, Firks! Jā, ir pareizi! Pieceļamies, kundzīt, pieceļamies! Paldies, ļoti pareizi! Un ziniet, akmeņus saveda zemnieki no saviem laukiem, lai uzbūvētu tiltu. Tā bija barona pavēle. Tātad braucot uz tirgu, vajadzēja ņemt līdzi akmeni. Tātad tilts ir būvēts vienā gadā ar dziesmu svētku pirmo dziedājumu. Kurš zina, kad bija pirmie? Kurš zina? 1873. gads. Jā, un šogad tiltam ir 152 gadi. Ida kund! Jā, lūdzu. Jā. A brandavīnu ražo Kandavā? Kandavā ir vīna darītāji. Mēs piestāsim. Ļoti slaveni vīndari. To jūs arī vēlāk varēsiet pabaudīt, jā. Mums ir ļoti slavena kartinga trase, ko jūs redzat pa labi. Jā, to ir projektējis cilvēks, kas ir pirmā formulas projektētājs to ir projektējis, jā. Tālūk mēs tuvojamies Kandavā vienai no populārākajām vasaras atpūtas vietām. Tā ir viesnīca, kafejnīca, restorāns Nāriņa. Kā mēs redzam pa kreisi šobrīd ezerā un baseinā ir redzams Neptūns un Nāriņa. Redzam, pa labi mums šobrīd ir Teķeriņa ezers, pa kreisi ir āra baseins, vienīgais Latvijā. Ezeru gan ir pārņēmuši bebri šobrīd, bet mēs ar viņiem mazliet cieramies. Tā, un mēs šobrīd esam piebraukuši pie jaunā restorāna Nāriņa. Iesim to apskatīt. Iesim! Kāpjam visi ārā. Tātad esam pie Nāriņas, tur mēs redzam Nāriņas skulptūru un tur ir kafejnīca Nāriņa. Dodamies! Traka dzīve, kā vienmēr pilna ziliem brīnumiem. Virs galvas strauji mākoņu zem vēji un manas domas līdzi aiznestiem. Šīs trakās dienas, kā neprātīgas laika ratā skrien. Es nekrītu, es pieturos pie sienas un savos sapņos lidoju arvien. Ai debesis, ai bezgalīgā brīve, lai slava tam, kurš sevi tādu jūt. Ai traka dzīve, par tevi trakams nekas nevar būt. Ai debesis, ai bezgalīgā brīve, lai slava tam, kurš sevi tādu jūt. Ai traka dzīve, par tevi trakams nekas nevar būt.
ieradīs pie tevis jau. Tu nebeidzama laimes meklēšanam, nekā jau cita cilvēciņa nav. Ai debesīs, ai bezgalīgā brīve, lai slava tam, kurš sevi tādu jūt. Ai traka dzīve, par tevi trakāks nekas nevar būt. Ai debesīs, ai bezgalīgā brīve, lai slava tam, kurš sevi tādu jūt. Ai traka dzīve, par tevi trakāks nekas nevar būt. Ai debesīs, ai bezgalīgā brīve, lai slava tam, kurš sevi tādu jūt. Ai traka dzīve, par tevi trakāks nekas nevar būt. Ai debesīs, ai bezgalīgā brīve, lai slava tam, kurš sevi tādu jūt. Ai traka dzīve, par tevi trakāks nekas nevar būt. Ai traka dzīve. Ai traka dzīve, par tevi trakāks nekas nevar būt. Nu, lūk, mēs esam nonākuši līdz stadionam, kurš uzcelts 1956. gadā. Jā, un no 1960. gada tas ir lauksaimniecības tehnikumā Pārziņā. Viņi par to rūpējas, tīra, un katru gadu šeit notiek vērienīgas Eiropas līmeņa sporta sacensības. Un arī daudzi kolektīvi, gan policisti, gan ugunsdzēsēji šeit taisa savas sporta vasaras spēles. Nu ko, pasportu? Klusiņām, mīkliņām cauri vasaram tavam un manējām kopā mēs ejam. Pirkstalos, paceļos tā, lai pieskartos tā, lai pierēj, kad noskūpstu tu. Šodien tev apsolu visas savas vasaras, tu jau zini, kā ziemā kāpšu tavās kamanās. Šodien tev apsolu visas savas vasaras, tu jau zini, kā ziemā kāpšu tavās kamanās. Klusiņām, mīkliņām cauri vasaram tavam un manējām kopā mēs ejam. Pirkstalos, paceļos tā, lai pieskartos tā, lai pierēj, kad noskūpstu tu. Šodien tev apsolu visas savas vasaras, tu jau zini, kā ziemā kāpšu tavās kamanās. Šodien tev apsolu visas savas vasaras, tu jau zini, kā ziemā kāpšu tavās kamanās. La la la,
un tagad mūsu ceļš ved atpakaļ uz pilsētas jau otru pusi. Jā, mēs braucam pāri Abavai, mūsu skaistajai upei, kas, redziet, ļoti pēc plūdiem ir pārplūdusi pēc lietusgāzēm, jā. Bet tā, vēlāk, jo laiks šodien tiešām ir silts, mēs varēsim arī vēlāk nopeldēties. Un lūk, tālāk ceļš mūs vedīs uz slaveno pulvertorni, jā. Vai kāds zina, ko kādreiz pulvertornī turēja kādam mērķim? Pulveri! Pareizi, pulveri, jā! Šaujam! Jā, Hercoga Jēkaba pulvertornis priekš šaujam pulverā. Nu, dārgā grupiņa, paskatāmies tad visi pa kreisi. Lūk, tas ir tas slavenais pulvertornis. Viņš ir celts 17. gadsimtā ar 2 stāviem un iedomājieties, sienu biezums ir veseli 2 metri. 2 metri. Nu, lūk, mēs esam nonākuši Bruņinieku pilskalnā. Un šeit jūs redzat, ja? Pils makets, ko esam izveidojuši. Un tātad pils, kas būvēta 1253. gadā. Un šeit augšā jūs pavaroties varat redzēt, kas diemžēl ir palicis pāri no pilsas. Kad lietus līst un lāses logā metā, tu teici man, ka nāsi tu. Un tavu acu skatiens mīlas pilnais, uz brīdi aizmirstībā sauks. Bet vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16? Bet vai tu mīlēsi, kad man vairs nebūs 16? Kad man vairs nebūs 16? Tu teici man, ka mīli mani karstī. Es lūpstu atbildēju tev. Un līdz pat rīta gaismai logā uzdot, mēs dom baudījumu sev. Bet vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16? Bet vai tu mīlēsi, kad man vairs nebūs 16? Kad man vairs nebūs 16? Bet vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16? Bet vai tu mīlēsi, kad man vairs nebūs 16? Kad man vairs nebūs 16? Bet vai tu atnāksi, kad man vairs nebūs 16? Bet vai tu mīlēsi, kad man vairs nebūs 16? Kad man vairs nebūs 16? Kad man vairs nebūs 16? Nu tālūk,
Šī pils tika apdzīvota līdz 1750. gadam, un tajos laikos bija Kandavas nodeva, 3 birkavi. Tie, kas brauc cauri pilsētai, tiem bija jāmaksā, un arī mūkiem bija jāmaksā 3 birkavi, kas ir 451 kilograms medus. Dosimies apskatīt. Visiem kopteriem, kopteriem. Šī pils ir būvēta uz zemes raga, tā ir augstākā vieta Kandavā, un tas bija ar nolūku, lai redzētu tālumā ienaidnieku un pavērtos brīnišķīgais skats uz Abalas senlību. Viens būtisks fakts. Pulvertornī senos laikos bija arī cietums. Un šobrīd mēs redzam, pulvertorņa galā notiek bērnu iegūšanas process. Vai visi zin, kā iegūt bērnus? Jā! Pareizi, to sapnes stārķis. Kopā bērni. Līkumā, pašā kalna galiņā, sabērtas mazas mājiņas, tā kā pasakā. Ieliņas šauriņas, akmeņi bruģētas, cita ar citu krustojas un nekur nebeidzās. Reiz kāds gudrinieks ir teicis, un es piekrītu, kas grib redzēt otru šeit, tas lai brauc uz Kandavu. Pašā kalna galiņā, savērtas mazas mājiņas, tā kā pasakā. Ieliņas šauriņas, akmeņiem bruģētās, cita ar citu krustojas un nekur nebeidzās. Reiz kāds gudrinieks ir teicis, un es piekrītu. Kas grib redzēt otru Šveici, tas lai brauc uz Kandavu. Abavas līkumā, pašā kalna galiņā, savērtas mazas mājiņas, tā kā pasakā. Ieliņas šauriņas, akmeņiem bruģētās, cita ar citu krustojas un nekur nebeidzās. Un tā, vai jūs zinat, kas dzīvo šajā mājā?